Tuvojoties valsts svētkiem, 14. novembrī novada kultūras centrā notika svinīgs pasākums, kurā tika prezentēts Daugavpils novada skolēnu pētniecisko darbu krājums Mana skola, kā arī godināti sekmīgākie skolēni. Pētniecisko darbu konkurss Mana skola ikvienam skolēnam sniedz iespēju piedalīties Daugavpils novada teritorijā esošo izglītības iestādes sistēmas vēstures pētīšanā, atrast savu vietu laika griežos, izjust līdzdarbošanās prieku, vēlmi piedalīties izglītības mantojuma izpētē, saglabāšanā, papildināšanā, kā arī nodošanā jaunākajām paaudzēm. Skolēni no 16 izglītības iestādēm iesaistījās novada izglītības iestāžu valstiskās apziņas stiprināšanā, dokumentējot vēsturiskās liecības un privātās atmiņas par dzimto skolu un izglītības tradīcijām Daugavpils novadā. Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gada dienu, tika prezentēti 2012. un 2013. gadā tapušie skolēnu darbi, kuri ir apkopoti 2 sējumos. Tas sniedz iespēju spērt soli tuvāk pamatu uzdevumam – vienotas ekspozīcijas Daugavpils novada izglītības sistēma gadsimtu līkločos izveidēja. Katra novada izglītības iestāde saņēma abus darbu krājumus – Mana skola padomju okupācijas periodā un Mana skola atjaunotajā Latvijas valstī. Ideju par skolēnu darbu krājumu izdošanu atbalstīja arī vēsturnieks Romualds Gadzāns. Savukārt darbus apkopoja un rediģēja izglītības pārvaldes interešu izglītības metodiķa Jolanta Urbāna. Tie tapa 2 gadus. 2011. gadā tika izsludināts šis pētniecisko darbu projekts ar nosaukumu Mana skola, un pirmie darbi 11. gadā tapa Mana skola atjaunotajā Latvijas valstī par pēdējiem 20 gadiem. Un pagājušajā mācību gadā, respektīvi 2012. gadā, tapa darbi par Mana skola padomju okupācijas periodā. Bet mēs pie tā neapstāsimies, jo jau šogad ir izsludināts konkurss, lai bērni varētu rakstīt pētnieciskos darbus par Mana skola 2. pasaules kara laikā. Redzot skolēnu interesi par izglītības tradīcijām un vēsturi, varam secināt, ka mūsu skolās mācās mūsu novada un valsts patrioti, kuri ar aktīvu darbu iedvesmo arī līdzcilvēkus.